Tātad man daudz pēdējā laikā cilvēki prasa Artūru, kad tu beidzot pievienosies tai Twitter sienai? Artūr, kad tu beidzot pievienosies tai Twitter sienai? Nu, jūs dzirdējāt. Un tagad iesim parādīšu, kā izskatīsies dzīvē tā Twitter siena un arī pievienošies. Tie uzmanīgi, tāpēc, ka mums te ir jaunie galdi. Es cerēju, ka šodien jau būs samainīti pret vecajiem, tā kā, bet vēl nav. Tā, nākam. Šeit sākās mūsu tā kā biroja paplašinātā daļa, pirms aptuveni nedēļas tikai siena tika nojaukta arī. Un šeit ir tā Twitter siena, reāli dabīgajā laukumā, reku no šejienes līdz šejienai 5000 bildīts būs. Mēs jau te 2 prototipus esmu uzlīmējuši. Tas ir Ērts, mums kaut kur bija starp citu. Ērts un Toms Grēviņš. Kāpēc šos tieši? Tāpēc, ka viens ir ar Tvibonu, lai mēs redzam arī kāda kvalitāte būs, un otrs ir tādā labā kvalitātē. Bet, principā, abi ir saprotami, abi ir diezgan ok. Patur, iefilmēs, tagad pievienošos. Tātad mēs ienākam mājaslapā twittersiena.lv. Es izvēlos speciāli vidējo, tur, kur apkārt 4 cilvēki. Nē, varētu būt speciāli tieši, kur nav neviena apkārt. Ir tāda vēl vieta. Ir kaut kāda vieta, kur neviens nav apkārt. Nu tā, absolūti. Kas? Tā, ka pilnīgi neviens nav? Nu tā, ka pilnīgi... kur atrad vienu vietu, ka pilnīgi neviens nav. Nē, it kā ir tas stūrītī viens. Pastamies, vai nav vēl kāda vieta, kur... Nav vairs tādas vietas, ja? Ok. Nu tad, kur? Šeit? Nē. Nē, nu tik un tā, nu labi, nedaudz tas sanāks, tā kā, lai ir šeit. Jā? Ja pagad tomēr kaut kur. Nu labi, davai, es būšu šeit. Nu aizies. Ir? Jā. Ielādēsies. Ir aizgāja tvīts, jā? Ok, aizgāja arī tvīts. Nu lūk, tātad uz doto brīdi mums ir cik? 3016. 3016 cilvēki, ieskaitot mani, jā? Pievienojušies Twitter sienai. Un tikko izdomāju mazais ātrais konkurss. Tātad man apkārt sanāk 4 vietas. Pirmais, kurš pievienosies, kas vēl nav pievienojies, blakā man, nu, attiecīgi aizies tvīts, es redzējuši, kas būs tas pirmais. Tas dabūs Twitter grāmatiņu. Es redzējuši, man tāda zila grāmatiņa par Twitter. Tas dabūs Twitter grāmatiņu. Twitter siena LV jāiet iekšā. Nē, bet tu jau esi pievienojies. Tur attiecīgi tas domāts kādam, kas vēl nav pievienojušies.